Mūsu šodien būs uzaicinājumi šo nelielu konferenci, lai paziņotu to, ka Kaspersky laboratorija ir izlaidusi jaunu personālo produktu, Kaspersky antivīrus 2012 un Kaspersky Internet Security 2012. Šie produkti ir, teiksim, atjaunināti un izveidot, izmantojot jaunas tehnoloģijas, kas protams, seko pasaules tendencēm. Šīs mākoņu tehnoloģijas ienāk arvien vairāk un vairāk mūsu dzīvē un parādījās nepieciešamība izstrādāt šīs jaunās tehnoloģijas. Un varbūt pāris vārdus pateikt par pašu Kaspersky kompāniju. Mēs esam joprojām strauji augoša kompānija. Mēs būtībā augam ātrāk nekā auga tirgus. Mēs augam ātrāk nekā auga mūsu konkurentu biznesa šobrīd. Un jūs redzat, mēs esam iekļauti Amerikas Savienoto Valstu biznesa žurnāla ātrāk augošo kompāniju sarakstā. Un tālāk mēs joprojām esam privāta kompānija. Mums gan parādījās viens investors pagājušā gadā. Šī investora parādīšanās, protams, mums sniedz atkal jaunas iespējas un attīstīties un nostiprināties tajos tirgos, kur varbūt mums šobrīd nav tik liela pārstāvniecība. Un kompānija pasludinājusi, kā savu mērķi iekļūt antivīrus ražotāju top 3. Grūti pateikt, kuru laiku tas varētu notikt, bet, teiksim, tāda tendence mums ir. Un tuvu jau, jā. Un šobrīd Latvijā mēs esam pirktākais produkts. Mēs nevaram nosaukt jums konkrēti ciparus, bet, teiksim, šāds tāds antivīrs to parāda. Kaspersky produkts pērk visvairāk no tiem, kurus pērk. Ar šo es tad nodošu vārdu Valdim, kurš mums izstāstīs vairāk tieši par to, kas tad produktā ir iekšā un kādas tehnoloģijas tiek izmantotas. Jūs gadējā pasākumā, kas jau ir izvērsies par tādu kā tradīciju rudens pusē, vai vasaras beigās. Tātad, kā jau Andris teica, iemesls, kāpēc šis pasākums notiek, ir jauno produktu iznākšana, bet es centīšos, teiksim, šo stāstu par jaunajiem produktiem padarīt interesantu ar to, ka mēs palūkosimies vispār uz mākoņu tehnoloģijām, drošībā, kā viņas tiek izmantotas, kāpēc tiek izmantotas un kā viņas pareizi būtu jāizmanto, teiksim tā. Līdzi mēs arī palūkosimies, kā Latvija izskatās no Kaspersky labu mākoņu. Tas ir, manuprāt, ļoti interesants informācija. Lūk, bet sākšu es ar tādu, kā lai saka, ieskatu, kas īsti tad notiek un kāpēc mums tie mākoņi ir vajadzīgi. Lūk, kaitīgo programmu pieaugums pa gadiem izskatās aptuveni šādi. Te var redzēt, ka aptuveni 2007. gadā ir novērojams ļoti strauji kāpums, ja, un šo brīdi jauna apdraudējuma dienā tiek reģistrēti virs 30,000. Tiek nosaukti dažādas cipari, piemēram, Vācu neatkarīgais antivīrus testēšanas institūts saka, ka reizēm dienā viņi saņem arī 55,000 jaunu kaitīgo kodu. Lūk, tāda ir, teiksim, situācija uz tekošo brīdi. Kā atbildi, jaunas signatūras tiek izlaistas 3,5 tas ir speciāli tādu kaitīgo programmu identifikātori, lai saprastu, cik tad antivīrusu industrija, teiksim, ražīgi strādā. Tad ir vairāk nekā 30,000 tiek arī identificēti šīm signatūrām. Pagājušajā gadā virs 19 miljoniem kaitīgo programmu, teiksim, tika konstatēts globālajā tīmeklī. Tas ir tikai jaunās kaitīgās programmas. Lūk, vēl viens raksturojums jauns vīrus ir pēc 2 sekundēm. Tas, ko reģistrē Kaspersky labu. Lūk, īpaši gribu pievērst uzmanību tam, ko es jau teicu, kad
kaut kur 2007. gadā bija novērojams tāds lūzuma punkts. Tanī brīdī antivīrus kompāniju analītiķi saķēra galvas un teica, ka situācija ir dramatiska ar to, ka jauno kaitīgo programmu pieplūdums globālajā tīmeklī pēkšņi dramatiski pieaudzis. Ja? Mēs varam redzēt, ka līdzi pēkšņi aiziet kauju uz augšu. Ar ko tas bija saistīts? Tie, kas, teiksim, kādreiz ir bijuši manās prezentācijās, piemēram, Juris, es pat labi atceros viņa tāds komentārus interesantos, ja? Teiksim tā, atcerēsies, kad tajā laikā es kādreiz vērsu uzmanību uz to, ka internetā ir parādījies liels skaits dažādu instrumentu kaitīgo programmu radīšanai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka parādījās internetā grupējumi, kas izlaida speciālus rīkus par maksu, ja? Un kaitīgo programmu radīšana kļuva pieejama plašām masām, var teikt. Līdz ar to arī ir izskaidrojums ļoti straujais, teiksim, jaunu kaitīgo programmu kāpums. Par laimi mēs šeit vairāk neredzam vēl vienu lūzuma punktu. Situācija ir nostabilizējusies. Teiksim, tā jauno kaitīgo programmu pieplūdums internetā gadā ir vienkārši šausmīgi liels, bet kā minimums nav redzams, teiksim, tā, kad viņš kļūtu vēl lielāks. Situācija ir, teiksim, diezgan dramatiska, bet stabila. Tas ir mākuma tehnoloģija izmantošana. Ko mēs gūstam no tā, ka mēs aizsardzībā izmantojam mākuma tehnoloģijas. Tad varbūt vēl mazliet neliela tāda atkāpe, teiksim, kā jau es teicu, kad to lielo pieplūdu, kaitīgo programmu pieplūdumu internetā sāk nodrošināt teiksim, tās kibernoziedznieku masas, kuru rokās nokļuva dažādi rīki. Ja. Tas ir arī paši kibernoziedznieki, kas radīja kaitīgās programmas, kļuva daudz. Ja, un līdz ar to arī tāda kā atbilde no antivīrus industrijas puses bija, ko tad iesākt. Ja. Iesaistīt lietotājus. Ja. Ja ir lielas masas ar kaitīgo programmu radītājiem, tad antivīrus, teiksim, tādā aizsardzības pasākumā tika iesaistīti lietotāji. Lūk, tas ir tāds savdabīgs mākonis. Kā tas viss notiekās šobrīd. Uz lietotāju datoriem atrodās šie jaukie produkti, ja, ko atradīsies, teiksim, šobrīd iepriekšējās versijas, ja, un bez aizsardzības funkcijām šajos produktos ir iestrādāta tāda lieta, ka, teiksim, ja lietotāju piekrišana tiek nodoti dati uz antivīrus kompānijas datorsistēmu. Ja. Tiek ievākti dati, teiksim, par dažādu programmu aizdomīgu uzvedību un tā joprojām, jo mūsdienu antivīrusi ir aprīkoti ar vairākiem mehānismiem, kas seko visādām aizdomīgām darbībām no programmu un procesu visādas veidus puses. Un tad mēs redzam, ka Traumšā redzēs mākoņas veidošanas aizsardzību, kas mums parādījies pirmo reizi, teiksim tā, izvērstāk var paskatīties arī ar zināmu statistiku no mākoņa, teiksim tā, tāda neliela informācija produktā par mākoņu, par pašu mākoņu. Bet bez visiem labumiem, ko sniedz mums mākoņu tehnoloģijas aizsardzībā, zibenīgas reakcijas uz dažādiem vīrusiem un tādas zirgiem, mēs gūstam arī vēl vienu labumu. Es domāju, ka tas būs īpaši interesants jums, jo mēs no Kaspersky Lab mākoņa iegūstam unikālu informāciju. Šobrīd tā saucamajā Kaspersky mākoņa, ja Kaspersky Security Network, piedalās 30 miljoni lietotāju vairāk nekā 200 pasaules valstīs. Latvijā šādu lietotāju ir daži tūkstoši, teiksim tā. Es domāju, ka 500 tūkstoši.
diezgan pietiekoši, lai sniegtu tādu precīzu statistisku informāciju. Lūk, ko tad mēs redzam skatījumā no mākoņiem? Tā izskatās pasaule, teiksim, vienā no griezumiem. Ko mēs šeit redzam? Šeit ir redzams procentuāli, cik lietotāji ir šī gada otrā ceturkšņa laikā sastapušies ar apdraudējumiem internetā. Ja būtu tehniski precīzam, tad cik apdraudējums ir reģistrējis web antivīrus komponenti, kas iestrādāti PESCI produktos. Lūk, un, ja mēs paskatāmies drusku tuvāk, uz mūsu mīļo Latviju, tad mēs redzam, ka pēc šī rādītāja Latvijā šī gada otrajā ceturksnī ar apdraudējumiem pakļauti ir bijuši 27,5% lietotāji, tā sastapušies. Parasti šie apdraudējumi, izpaužās tā, ka tās ir vai inficētas internetu lapas, kas nav veikums mūsdienās. Ja mēs paskatāmies salīdzinājumā ar pārējo pasauli, jo interesanti arī salīdzināt sevi ar citiem, tad mēs redzam, ka Latvija ir tādā mazāk bīstamā zonā, blakus mums kaimiņi ir, tā bīstamāki, un ja mēs paskatāmies, rādītāji, kāds ir Amerikas Savienotajās valstīs salīdzinot ar Latviju, tad, tur, risks datoriem ir augstāks. Protams, kad lietotāji sērko internetā, viņi sērko globālajā internetā, bet tomēr jāsaka, ka Latvijas lietotāji vairāk apmeklē Latvijas resursus, tāpat Krievijas lietotāji Krievijas resursus. Un šis rādītājs arī liecina par vienas vai otras valsts resursu aizsargātību un tīrību no kaitīgajiem kodiem. Latvijas rādītājs vērtētu tā, kā diezgan labu, bet varētu būt arī labāk. Pēc šī rādītāja Latvija 47. vietā pasaulē šobrīd. Tas ir Andrijas rādītājs. Pirmā vieta nav tā vieta, kur ir pilnīgi noteikti. Kā salīdzināt, ar iepriekšējo gadu un tā? Man nav šobrīd šādu datu. Es varu pieprasīt no Kaspersky labu un sagatavot, ja speciāli ir nepieciešamība. Saki, tu pirmā vietā, kas ir kāda valsts? Sudāna. Es varu apskatīties. Jā, viņš ir 7. interesanti, kas pirmā. Man ir saraksts, es jums varu izsniegt pēc tam. Es no galvas diemžēl neatceros šobrīd. Tātad ir piemēram arī šāds skatījums. Bez interneta apdraudējumiem mums ir arī lokāli apdraudējumi, kas slēpjas zem šī vārda. Mēs visi lietojam ikdienā tās pašas USB flash atmiņas, un ir zināms, ka šobrīd viņas no Windows platformai nesā ļoti bīstamus dažādus trojas zirgus un dažādu, citu kaitīgo programmu paveikti. Lūk, pēc šāda rādītāja Latvija, var teikt, ir zaļajā zonā, 21%, 21% lietotāji šī gada otrajā ceturksnī ir sastapušies ar kaut kādu, mēģinājumu inficēt viņu datoru. Tas var būt gan tā kaut kāda USB atmiņa atmesta no kaut kurienes, tikpat labi datu nesējs, var būt arī mūzikas playeris, vai ciparu fotoaparāts, tie visi ir atmiņas rīki. Protams, ka lokāli apdraudējumi var būt kaut kāds kaitīgais kods uz servera, jūs varat vaļāt failu, tur izrādās, uz savu kaut kādu lokālā servera. Firmā vai mājas tīklā. Man par piemēru ir bijis šāds gadījums, kad nenomainot rūpnīcas iestatījums ir bijis
satelītu uztvērēju ar mēdīju playeru funkcijām pieslēdzas pa taisno internetam uz vienu diennakti. Ja. Un direktorijās, kas bija paredzētas fotogrāfijām, mūzikai un video, jā, parādījās trojas zirgs. Jā, pēc tam, kad es viņu ienesu atpakaļ savā mājas tīklā, jā, es pēc man uzreiz ieraudzīju, ka tur ir pupēņi. Arī tāds lokāls apdraudējums var būt. Viņš var būt netipisks, bet to es pats esmu piedzīvojis. Nu, pēc šī rādītāja Latvija ir 97. vietā pasaulē šobrīd. Tā kā, ko mēs no tā varam redzēt, kad ir gan diezgan būtiski, gan lokālie, gan interneta apdraudējumi, gan lokālie apdraudējumi ir mazāk. Lūk, tā izskatās Latvija un pasaule no Kaspersky Web mākoņa, bet kā mēs vēl gribētu pievērsties.